Sveiciens! Mēs atrodamies šodien Arēnā Rīga. Un šodien ir mūsu 6. basketbola ballīte. Un basketbola ballītes ietvaros mēs organizējam ēnu dienu. Mums bija liels prieks par lielu atsaucību no bērniem un jauniešiem, jo kopumā mums pieteicās vairāk kā 70 bērni. Bet, protams, mēs visus gribētājus nevaram, diemžēl, uzņemt. Un šodien mums ir kopā ar mums 10 izredzētie, kuri redzēs visu par un ap spēļu organizēšanu, ballīti un to, kas notiek Zeļu aizkulisēs. Es vispār no Valmieras atbraucu uz šejieni, un es tiktu kā redzēju, kad ir iespēja ēnot gan mārketinga speciāls, gan pašas spēlētājs. Man patīk gan basketbolisti, gan taisīt kontentu, tāpēc jā, es ļoti priecājos, kad ir tāda iespēja, un man liekas, ka diena būs ļoti interesanta. Tu gribi runāt? Nē. Man šeit ērtāk viss noķer. Ērtāk? Tu gribi, lai es kaut ko runāju? Vai... Nē, es nezinu, ko jūs plānojat. Kā tu vienkārši gribi? Okay, let's go. Main thing about us, like quality of offense and physicality defense. Let's go. Rīgas! Šodien ir reāli regulārās sezonas beigas. Kā tev laiks paskrēja? Nezinu, vienā brīdī likās, ka baigi vilkās viss, bet tagad atskatoties, likās, ka tas laiks aizskrēja šitā vienkārši vienas sekundes ātrumā. Arēnā vienmēr foršs vēl, zin kā, ekstra tāda motivācija liekas, ka tāda liela spēle, un tāpēc jā, ir foršs, protams. Zeļi! Bam! Rīgas Zeļi aiziet! Es gribu iegūt kaut kādu pieredzi, kaut kādas labas atmiņas, sajust kaut kādu arī atmosfēru un varbūt arī vēlāk. Es ļoti ceru to, ka es atradīšu sevi šitā visā un es varēšu būt kaut kā nākotnē arī kaut kādā vienā komandā. Lūdzu, iekārtosim ģērtuvu džekiem, lai viņi atnāk, kad viņi atnāk uz spēli, visi smūgs sakārtos. Kreikliņi, šortiņi, dvielītes nolikts mūsu fizioterapeitam. Lūdzu, redzēsim. Kreikliņi tā smukamies bakariniem, šortiņus sāniņos. Un lai nāk, kad tu redzi, tev reku pieņemsim ir uzvārds nolikts. Džeks nāk, un tad smukam nolikts. Un pirmo piemēram varbūt parāda. Pirmo piemēram es paņemšu, tad pielikšu komandas kapteini. Uģi, kur mums ir Uģis. Kāpēc lāča krekls? Tur es visus vienkārši paņēmu, izmazījāt, cik kaut 20 krekli ir spēlētāji, tu paņēmi. Uģi mēs arī šā kamerā spēlētājiem noliekam, vienā sānāk šortus, otrā krekls. Kā viņi zinās izmērs, kādam jābūt? Es visu došu un teikšu, kuram katrs jāliek. Uģim ir L izmērs, Uģi mēs arī noliekam. Ja nebūtu tagad kāds kreklis, es reāli sāktu panikot. Kaut kā šajā bija un tad izrādījās, ka viņš ir kaut kur turībā. Tad tu brauc pakaļ turībā. Kaut kā šajā.
Super, prieks, ka vinējām. Es domāju, skatītājiem arī bija interesanti spēle, jo nekādu nespējām salauzt sīksto Liepājas pretestību izcīņu liepājniekiem par cīņas sparu, bet arēnā 5-0. Labprāt spēlēt biežāk arēnā, bet ļoti grūti atļauties šo lielisko sportu būvi. Īstie mači tikai priekšā tagad, jā, tā kā play-offs sākās, odziņi, kam mēs esam gatavojušies, bet prieks regulāro sezonu pabeigt ar uzvaru. 1. aprīlis Daugavas sportam 6 vakarā nonesīsim Daugavu derbijs pret VF. Jā, Rīgas, varbūt ne derbijs, kauja par Rīgu. Tiekamies Daugavā 1. aprīlī. Tā, diena ar ēnām mums ir noslēgusies, diezgan pozitīvi, rezultāts 81-79. Gribu publiski pateikt lielu paldies mūsu ēnām, kas mums šodien visu palīdzēja darīt un organizēt. Un, jā, cerams, ka jums patika, cerams, ka jums patika šis vlogs un tiekamies play-offos.